Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem, 6. nodaļas, kur 9. pantā apustulis raksta: Darīsim labu, nepagurdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā drīkstam būt kopā ar Tevi un drīkstam no jauna piedzīvot, kā Tava klātbūtne ir kāda vārdos neizsakāma atbilde uz tik daudziem mūsu jautājumiem. Tas ir kāds spēka avots tur, kur mēs esam paguruši. Pie Tevis ir žēlastība, piedošana un vienmēr jauns sākums. Un atkal mūsu dzīvē ir nepieciešama šī satikšanās ar Tevi, lai mēs redzētu ne tikai to, kas ir pasaulē, ar visu to pretrunīgo dažādo ziņu un atziņu gūzmu, kas gāžas pār mums, bet lai mēs atcerētos par Tevi, no kā mēs nākam un kam mēs patiesībā piederam. Lai mēs ieraudzītu un atcerētos to, ko visi jau it kā zinām, ka Tu esi ne tikai mūs radījis, bet esi arī atklājis savu būtību, un Tava būtība ir mīlestība un patiesums. Tu esi tas, kura sirdī ir tik daudz spēka, tik daudz varēšanas, ka tas pietiek visam. Ne tikai, lai mēs būtu, bet lai mēs arī mainītos, lai mēs tiktu laukā no mūsu bedrēm, no mūsu grūtībām. Tu esi kā tāds gaismas avots, ko nekas nevar apturēt un nekas nevar izsmelt. Un Tu esi tomēr dāvinājis mums šo brīnumaino iespēju ļoti personīgi un atkal būt kopā ar Tevi. Tas nav no mums, ja mums vajadzētu uzkāpt debesīs, lai Tevi satiktu, tad mēs to nevarētu izdarīt. Bet Tu esi pie mums, vienalga, kurā vietā mēs šobrīd būtu, lai kas ar mums notiktu. Tāpēc vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir šo Tavu klātbūtni apzināties. Un tad, kad mēs lūkšanās sakam pirmos vārdus, mēs tos izrunājam, mēs tos izsakam savā sirdī, jo mēs ticam un zinām, ka Tu esi mums tuvāk nekā mēs paši, ka Tu esi šeit un tagad ar katru no mums, ka Tu esi pieejams, jo Tu mūs uzturi. Tu uzturi katru šūnu mūsu ķermenī, Tu uzturi visu mūsu dzīvi. Mīļais Dievs, mēs pateicamies, ka šovakar Tu mūs iepriecina ar Pāvila vārdiem, kurš reiz savus mācekļus tā pamudināja, lai viņi neskatās un negaida ātrus augļus, bet skatās uz Tevi. Tikai tad viņi var nepagurdami darīt labu, zinādami, ka reiz pienāks brīdis, kad būs pļaujas laiks. Bet šobrīd, ja mēs skatīsimies uz to, kas notiek apkārt, liksies, nav vērts būt labam, nav vērts piedot, nav vērts censties mainīt savu dzīvi, jo pasaulē ir tik daudz priekšnoteikumu, lai nekas no tā neizdotos. Un tomēr apustulis mūs iedrošina. Viņš mūs iedrošina labu darīt, un viņš zina, kāpēc viņš pats to dara un citus aicina, jo viņš bija sastapis Tevi. Un viņš zināja līdz ar to bez jebkādas šaubu ēnas, kam šajā pasaulē ir patiešām vērts uzticēties, kas ir tas, kam ir tik daudz spēka, ka tas tiks pāri visiem šķēršļiem, visām grūtībām un sasniegs savu mērķi. Un lai cik vareni pasaulē būtu cilvēki, lai cik biedējoši liktos reizēm ļaunums, ko mēs redzam sev apkārt vai varbūt pat mūsos pašos, tomēr salīdzinājumā ar Tevi tas nav nekas. Un tāpēc mums jāmācās šis lēnais un uzticīgais ceļš, kurā mēs katru dienu jautājam, kas ir tas, ko Tu no mums gribi, un kā mēs varam šo vienu dienu nodzīvot Tavā vadībā, kā mēs varam šo vienu soli paspert pareizā virzienā, atstājot visu kopējo ceļu Tavās rokās. Jo mēs ticam un zinām un esam pieredzējuši, Kungs, ka tajos brīžos, kad mēs paši vairs nespējam iet, Tu mūs pacel uz rokām un Tu mūs nes. Un tā tas ir arī ikvienu cilvēku. Jo beigās dzīve šeit virs zemes ir tikai uz īsu brīdi. Bet tādā brīdī, kad mēs atdodam visu savu spēku,
Tanī brīdī, kad pienāk šķiet tā galējā robeža, tas ir brīdis, kurā mēs, kas tevi esam mācījušies pazīt cauri visai dzīvei, tik vien varam kā atdot sevi tavās rokās. Un mēs zinām, kungs, ka nekas no tā, ko tu esi radījis, nepazūd. Nekas no tā, ko tu esi veidojis, neaiziet bojā. Jā, varbūt dažādi gada laiki, dažādi posmi, bet beigu beigās viss virzās pretī lielajai uzvarai. Līdzīgi kā šis laiks pirms lieldienām. Mēs apdomājam Kristus ciešanu stāstu, mēs iedziļinamies un ieraugam to, kā tas notiek arī mūsu dzīvēs, bet vienmēr atceramies, ka aiz krusta ir augšām celšanās rīts. Un tur ir tā īstā atbilde, tur ir tie īstie augļi un pļaujas laiks. Tāpēc, kungs, mēs ieliekam tavās rokās savus mīļos, mūsu zemi un tautu, un visu šo pasauli un to, kas tajā šobrīd notiek. Neļauj ļaunumam uzvarēt, bet pāri visam neļauj mums pagurt tajā, ka mēs daram labu, tajā, ka mēs daram to, kas ir saskaņā ar tavu gribu. Un tāpēc dod mums piedzīvot tavu klātbūtni, gan šajā mirklī, gan katrā mūsu dzīves stundā, jo tikai tava klātbūtne dara mūs spēcīgus un drosmīgus. Bet pār visām citām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls pats mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.